iespējams saņemt arī valsts apmaksātas ģimenes ārsta mājas vizītes. Bez maksas ģimenes ārsts dodas pie bērniem, pirmās grupas invalīdiem, pacientiem, kas saņem veselības aprūpi mājās un citām atsevišķām pacientu grupām. Pacienti iemaksas 2,85 eiro apmērā par ģimenes ārsta mājas vizīti jāmaksā pacientiem, kas vecāki par 80 gadiem, pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā, kā arī, ja pēc ārsta iniciatīvas veikt mājas vizīti pie pacienta pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukuma. Pārējiem iedzīvotājiem ģimenes ārsta mājas vizītes ir maksas pakalpojums. Pirms mājas vizītes būtu vēlams sniegt detalizētu informāciju par esošo problēmu. Lai ārsts varētu izvērtēt nepieciešamību doties mājas vizītē, būtu vēlams sazināties ar pašu ārstu un izstāstīt savu problēmu. Mājas vizīti būtu vēlams pieteikt darba dienas rītā, lai varētu ārsts saplānot savu dienu.